Es neesmu pieredzis mikrofonu runāt. Parasti sievietes, kur kaut ko rokā vīrieši tā mazāk. Es domāju, pildspalva. Es esmu Jānis, vēl kā daļa no jūs man pazīst. Tie, kas nepazīst, jā, es esmu Jānis, jūs šodienas gids, mākslīgā intelekta pasaulē. Un vēl cilvēki nāk. Ok, tā. Jautājums autorē paceļ rokas, kuri ikdienā izmanto lielos valodu modeļu GPT, ideāli, kurš izmanto maksas versijas, paceļ rociņas tagad. Ok, kurš izmanto Gemini maksas versiju, kurš izmanto Microsoft Copilot maksas versiju, viena rociņa tikai. Labi, man to vajadzēja saprast autorijas temperatūrai, lai es saprastu, ko kā stāstīt, cik dziļi stāstīt un tā tālāk. Prezentācija diezgan gara, tur ir 40 slaidi. Labā ziņa ir, es pie visiem neapstāšos, un otra labā ziņa ir, jums prezentācija tiks nosūtīta, jo tas ir faktiski jūsu darba materiāls turpmākiem 10-15 gadiem. Ok, īsumā par mani, tas, kas ar manīm notiekās, mans pamatdarbs nav astroloģija, tas tikai mans labi apmaksāts hobijs. Mans pamatdarbs ir datu analītika un inovatīvu produktu ieviešana uzņēmumos. Pēdējos 5 gadus es strādāju mākslīgā intelekta tēmu, sāku kā programmētājs šajā sfērā, kad parādījās lielie valodu modeļi. Šobrīd es strādāju kā lektors valsts pašvaldību uzņēmumos, esmu apmācījis kopā kolēģi vairāk kā 6000 ierēģu šajā tēmā, līdz to tas ir nopietni, uzstājos konferencēs un arī šīs lietas es implementējis iekšā astroloģijā. Ok, brīdien uzreiz šī lekcija būs diezgan neētiska, mēs pieskarsimies daudziem neētiskiem aspektiem klāt. Kāds noteikti teiks, ka es gribu astroloģiju iznīcināt, tā gluži nav, tā teica pagājušā konferencē pirms pāris gadiem. Kā redzams, astroloģija vēl ir, es esmu šeit un viss ir ok. Nedaudz par tendencēm, lai jūs saprast, cik tas viss šobrīd pasaulē ir nopietni. Te ir tāds slaids, ko mēs rādām būtībā uzņēmumiem. Un tas, kas vienīgais jums ir jāsaprot, ka šobrīd 83% uzņēmumu apgalvo, ka viņi ieviesīs mākslīgo intelektu un iet uz to. Latvijā, tas ir pasaules tendences. Latvijā tās tendences ir krietni bēdīgākas, pēc pēdējiem pētījumiem tikai 70% uzņēmumu par to domā, bet nav gatavi veikt kaut kādas darbības, kā parasti mēs diezgan stipri iekavējam visā stāstā. Tas otrs grafiks ir investīcija apjoms šajā sfērā, un tas ir uz pavasari. Šobrīd tas grafiks ir mainījies, viņš ir krietni savādāks grūts. Lai saprastu, cik šī tēma ir nopietna, tad šis tāds slaids tiek izmantots ChatGPT, kas ir OpenAI radīts kompānijas produkts. Šis ir Latvijas gada budžets, un šī ir kompānijas vērtība. Ja kādam ir jautājumi, vai mākslīgais intelekts ir uz palikšanu, tad uzdodiet savu jautājumu, vai kāds gribētu tik daudz investēt produktā, kas nav uz palikšanu, kas nav konkurētspējīgs un dzīvotspējīgs. Un tā ir tikai viena no kompānijām. Šobrīd ir virkne tirgu kompānijas, kuras investē šādas summas, kas ir mērāmas 10 miljardu, daudzos mūsu gada budžetos. Tas viss notiek ārpus Latvijas, protams. Nu, un attiecīgi tas dod kaut kādas jau idejas. Nedaudz par to, kas ir mākslīgais intelekts. Mans pienākums vienmēr jūs ir izglītot. Vienalga, kurā auditorijā es uzstājos. Šeit jums ir neliela tāda definīcija, ka mākslīgais intelekts ir mašīnas spēja veikt uzdevumus, kurus veica cilvēks. Man tāds vienmēr labs salīdzinājums, ja jūs skatīsieties modernās veļas mašīnas, viņā var ielikt veļu, viņu izmazgā, izgludina, bezmaz iedojums savus atpakaļ, pietrūks tikai šķirošanas procesa. Būtībā tās veļas mašīnas ļoti labi šobrīd aizstājas sievas mātes. Vienīgais, kas pietrūkst, ir savākšanas process un sašķirošanas process, bet es domāju, tas ir laika jautājums. Bet tāda definīcija ir diezgan skaidra, un ja mēs skatāmies uz modernajām sistēmām, tad mašīnas šobrīd brauc pašas. Mums ir virtuālie asistenti, kas strādā kā psihologi, kauču organizācijās un tā tālāk. Viņas tad pilnībā aizstāja cilvēkus jau. Es pie tam vēl veicu nesen eksperimentu. Man bija tāds psiholoģisks smagāks periods, es
pēc 7 gadiem sapratu, jāaiziet pie psihoterapeita, pirms tam izmantojot sistēmas, es pats noteicu diagnozi, aizgāju pie psihoterapeita, samaksāju naudu, viņš pateica tieši 1:1 to pašu diagnozi detaļās. Nu, tad ir jautājums, vai šīs sistēmas spējas aizstāt astrologu? To jūs varat paturēt galvā, parisināt pie sevis jau. Bet, ja mēs skatāmies uz mākslīgo intelektu kā tā, tas, kas jums ir jāatcerās, vai jūs nejauktu lielos valodu modeļus uzreiz, neteikt, ka jūs strādājat ar baigo mākslīgo intelektu, tas tikai viens no virzieniem. Tu faktiski mākslīgais intelekts iedalās mums 3 veidos. Tas ir speciālās nozīmes mākslīgais intelekts, piemēram, mākslīgā intelekta sistēma, ko es arī izstrādāju, kas nosaka ar 84% varbūtību, nāves veidu, vardarbīgs vai dabīgs. Tas būs speciālās nozīmes mākslīgais intelekts. Viņš tikai to dara, viņam nav cits nevienas funkcijas. Otrs ir vispārējās nozīmes mākslīgais intelekts, tad ir valodu modeļi, asistenti, visādas tādas lietas. Nākotnē šeit arī parādīsies virtuālie astrologi, prognozētāji, tarologi, kas vēl mums tajā skapītī visā ir iekšā. Tā ir viena no sarežģītākajām tēmām, jo atkārtot deguna smadzeņu šos te receptorus šobrīd īsti nav, ka nevienam izdevies, bet es domāju laika jautājums, tehnoloģija jautājums. Un trešais ir superintelekts, tas ir tas, kas mūs gaida, kas varbūt notiksies pēc 5 gadiem, varbūt pēc 2 gadiem, varbūt pēc 15 gadiem. Ja šobrīd lielajam valodu modelim IQ koeficients ir 158, 160, faktiski tā kā Einsteinam, tam šiem te risinājumiem viņš būs daudz lielāks, foršāks. Un tā galvenā bāža ir, ka tas intelekts mēģinās mūs iznīcināt, jo viņš sapratīs, ka mēs neesam īsti nepieciešami. Es ar nepacietību gaidu šī superintelekta rašanos, kā saka, lai sēdētu saules akmenī pēdējā stāvā, dzertu šampu un skatītos, kā pasauli grūst. Lai saprastu, cik tas ir nopietni, tad, piemēram, no Google mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs ir aizgājis projām tieši dažiem etiskajiem apsvērumiem. No OpenAI arī virkni cilvēki ir aizgājuši projām, jo viņi saprata, ka tas brīdis tojās un viņi negrib, kā saka, smērēt rokas. Es gan labprāt viņas tur pasmērētu. Bet, ja mēs skatāmies uz mākslīgo intelektu, tas ir tāds pēdējais neastroloģiski nopietnais slaids faktiski, tad runājot par viņu, mēs parasti runājam par daudz lietām, dažādām apakšnozarēm. Viena no populārākām mašīnu mācīšanās, tā ir tā, kas ieliek cilvēkus kastītēs. Līdzīgi kā mēs mēdzam klasificēt, tev mēnesis ir versija, tāpēc tev patīk labi paēst un tā tālāk. To dara mašīnu mācīšanās, viņi tādā veidā mums var saukt lokos. Tad ir lielie valodu modeļi, naturālās valodas apstrādes modeļi, kur mēs ar datoru varam komunicēt pilnīgi brīvā valodā, vienalga. Tas ir teksts, tā ir balss, tā ir kaut kāda cita valodas interakcija. Tad ir datora reidze. Ja jūs skatāties datorā kartas, jūs jau viņas netaustat. Jūs skatāties viņas ar acīm un izdarat secinājumus. Tā parasti notiekās. Tieši tādas pašas sistēmas šobrīd tiek radītas, ka dators skatās uz attēlu, kas ir jūsu astroloģiskā karte, viņš saprot visus elementus, kur kas atrodas, sāk viņus interpretēt. Tātad reidzi apvieno ar jūsu smadzenēm, runas centriem un domāšanas centriem. Tad ir valodas apstrādes tehnoloģijas tieši jau vairāk priekš tulkošanas. Tas varbūt, ka mums ir mazāk aktuāls, ir dažādas plānošanas sistēmas, optimizācijas sistēmas, robotizācijas sistēmas. Tie roboti, kas braukā pa ielām, viņi arī visu ar to ir saistīti. Un tad ir eksperta sistēmas, kas ir ieteikuma sistēmas. Tur astroloģijā ir pielietojums, bieži vien cilvēks atnāk pie jums prasa, pie manis atnāk prasa, un tur kādu profesiju izvēlēties, precēt tādu meiteni vai šitādu meiteni. Tad tās varētu būt šīs eksperta sistēmas, kas reāli strādā, kurām mēs nedaudz arī netiešā veidā pieskarsimies. Bet, redzot šo te slaidu, jūs saprotat, ka patiesībā mākslīgais intelekts tas ir milzīgi tēma apvienojums, līdzīgi kā jūsu smadzenēs ir tēmas, kas atbild par redzi, runu, vēl kaut ko, dažādi centri, kas par kustību atbild.
Līdzīgs skatījums ir arī uz mākslīgo intelektu no profesionālā viedokļa. Tāpēc, ja jūs kādam sakat, ka jūs nodarbojaties mākslīgo intelektu, tad parasti tiek precizēts, ko te jūs tieši darat, lai būtu šis te rezultāts. Labi, šodienas mūsu tēma ir valodu modeļi, tātad ChatGPT, Gemini, Copilots un līdzīgas sistēmas, kā to visu izmantot astroloģijā. Šeit ir lielo valodu modeļu definīcija, bet pa lielam jāsaprot, ka lielais valodu modelis tas ir milzīgs tekstu blāķis. Ja jūs paņemat rokā grāmatu par astroloģiju, tas arī ir tāds pats tekstu blāķis. Jūs paņemat karti, sākat analizēt, cilvēka personību, jums ir struktūra, kā jūs to darat. Sākat saulīti zīmē vienu pozīciju, saulīti mājā otru pozīciju, saulīti aspektos trešā pozīcija, saulīti kā pārvaldnieks ceturtā, tad jūs kāpināt tur pirmo māju klāt jau ar visām zīmēm un tā tālāk, bet būtībā jūs varat šķirstīt to grāmatu, labi saprast katru pozīciju atsevišķi, vēlākā problēma ir saprast, kā to sintezēt kaut kādā vienotā sfērā, vienotā teikumā vai vienotā jēgā. Un tas ir tas, ko parasti astrologs mācās 3 gadus. Tad šobrīd, ja skatās, tad šeit valodu modeļi ļoti labi tiek šo uzdevumu galā. Tas, ko mēs mācāmies 3 gadus, to var izdarīt 3 sekundēs ar tādu pašu rezultātu. Viņš īpaši neatšķirsies no astrologa stāstītā, bieži vien būs pat labāks, dziļāks, interesantāks. Drīzumā sapratīsim, kāpēc tas tā ir. Nedaudz no astroloģijas viedokļa skatoties par 3 galvenajiem valodu modeļiem – GPT, Gemini un Copilots. Es šobrīd vairāk izmantoju GPT savā praksē, jo viņš ir priekš astroloģijas šobrīd vislabākais risinājums, ir sevišķi maksas versija un jaunie viņa modeļi, jo viņā ir parādījusies viena tāda ļoti interesanta tēma iekšā, tas ir kolektīvā atmiņa. Jau līdz šim šie modeļi runāja katrā sarunā tikai par vienu tēmu, ko jūs iesākāt un dzīvoja šīs sarunas kontekstā. Tad tagad šobrīd situācija ir, ka viņš atcerās visas jūsu sarunas, kas sistēmā ir bijušas. Un tas, ko viņš labi sāk darīt, viņš sāk piedāvāt pats savus risinājumus, kā kaut kādu problēmu apskatīt. Man bija viens ļoti līdzīgs piemērs, es arī pētīju dažādus psiholoģiskos aspektus, pēkšņi GTP pilnīgā netēmā, runājot par psiholoģiju, saka, hei, davai pasties uz šo te tēmu, izmantojot drakoniskās kartas. Es pat nezināju, ka tādas ir, izrādās baigi noderīgā štēle. Un tātad viņš strādā jau kā padomu devējs, kā ļoti jums pietuvināta lieta. Kas ir svarīgi, tad šīs sistēmas ir apgādātas ar milzīgu apjomu palīgu programmām, kas nav Gemini, kas nav Copilotā, kuras jūs varat izmantot, tad pluginis saucamie, viņi šobrīd jau ir 1000. Tā skaitā arī astroloģijai, tā skaitā interpretāciju radīšanai. Gemini, ļoti līdzīgs produkts, viņš ir ChatGPT konkurents, vistiešākais. Arī ļoti labi veids dažādas interpretācijas, šobrīd mazāk labi strādā uz prognožu astroloģiju, tas ir jāņem vērā, bet viņa lielais, foršais fokus ir, ka viņš uzreiz mums piedod 3 interpretācijas pa vienu to pašu tēmu, apaudzējot viņus ar dažādu valodu. Tas ir normāli, mēs arī kā astrologi vienreiz mēs varam pateikt ļoti īsi, jā, nē, der. Citreiz mums vajag 1-2 teikumus pateikt, citreiz mums vajag romānu pastāstīt klientam, ja viņš ir īpaši sensitīvs un nav gatavs tiešā tekstā visu uztvert. Tad šeit jums noderēs Gemini un Microsoft Copilots. Tas ir salīdzinoši jauns rīks, kas ir integrēts visā Microsoft platformā. Es redzēju, viena rociņa bija tikai Copilot pacēlus. Vēl ir rociņas paceļot vienreiz Copilotnieki. Ko cī? Es runāju, bezmaksas versija, tas ir tāpatās grūti to salīdzinājumu atrast. Ir normāls sievieti, gumijas sievieti. Apmēram domu jūs uztvērāt, jā. Ja jūs gribat siltu, kārtīgu materiālu, tad būs jāizvēlas maksas versijas. Copilots ir arī maksas versija, viņš ir diezgan padārgs, viņš ir integrēts pilnībā jums Microsoft Office'ā, pēc tam parādīšu, kā viņš strādā. Viņa lielākais pluss ir, ka viņš ļoti labi spējams uzreiz radīt veselus Word dokumentus, piemēram, vai prezentācijas par jebkuru tēmu, pieskaņot atbilstoši jūsu vajadzībām, un attiecīgi
viņš tiešām palielina to produktivitāti līdz pat 40%, kā Microsofts raksta. Tagad es pa viņu ASU semināru ierēģiem parādu, ko viņš darīs, tad ir tāds liels jautājums, ko darīsim mēs kā ierēģi, jo vairāk šīs te specifiskās zināšanas, domēna zināšanas kaut kādas nav nepieciešamas. Viņš nesen pirms 2-3 nedēļām sāk strādāt latviski, līdz tam viss bija angliski, tāpēc mēs viņu Latvijā neizmantojam. Šobrīd viņš strādā jau pilnīgi brīvi latviešu valodā, līdz to viņš ir pilnīgi integrējams jūsu ikdienišķajā darba dzīvē. Labi, tas bija lirika, cik man ir laiks? Cik? 25. Ideāli. Es pieskāršos galvenajām lietām. Lielākā problēma strādāt lielajiem valodu modeļiem arī no astroloģijas viedokļa ir, ka cilvēki nemāk ar viņiem strādāt. Ar viņiem ir jāmācās strādāt tāpatās kā arī kursu sistēmu. Ja jūs skatāties uz lielo valodu modeli, jums atverās šis ekrāns, vienalga, kurš tas ir. Tur kaut kas smirgo, ir jāsaprot pirmā lieta. Lielais valodu modelis ir Alzheimera slimnieks. Viņš īsti nezina, kas viņš bija vakar, viņš īsti nezina, kas viņš ir šodien. Viņš vienkārši nerūpīgi. Un viņam tas ir jāpasaka. Un to mēs darām pašā pirmajā brīdī. Mēs piešķiram viņam lomu, kas tad viņš šodien būs. Viņam ir personas dalīšanās, viņam var piešķirt daudz dažādas lomas, bet ir tādas tipiskākās, ar ko jūs varat sākt tekstu, piemēram, kā astrologs. Ja jūs gribat, jūs varat rakstīt kā astrologs Andris Račs, tā tēma arī var sacīt palaist. Es pat nezinu, uz ko viņš vairāk atsauksies, uz Kristofu vai uz Andri. Tad nākošais ir, jūs varat rakstīt kā astropsihologs, tiem, kam patīk īpaši astropsiholoģija. Vai jūs varat rakstīt arī viņam kā astrologs pesimists un tā tālāk. Bet tātad lomas piešķiršana ir ļoti svarīga lieta. Pēc lomas piešķiršanas jūs rakstat darba uzdevumu, ko tad viņam tur vajag analizēt, vienalga, kas tas būtu. Un pēc tam jūs varat definēt arī saņēmēju auditoriju, jo viena auditorija ir sievietes, otra ir vīrieši, trešā ir pusauģi, bērni un tā tālāk. Tad no tā mainīsies pilnīgi teksts, kādu jūs dabūsiet ārā, kāda būs tā informācija. Un, protams, jūs varat pielikt klāt arī stilu, piemēram, humors, sarkastisks un tā tālāk. Es parasti studentiem stāstu, es vienreiz GPT pateicu, atbild man sarkastiski no rīta, bet nav vēl programmējot kaut ko. Un viņam kaut kas bija noicis prātā, un viņš visu dienu manī sarkastiski runāja. Nevarēja viņu atslēgt, jau sākt pieriet. Viņš reāli ņirgāties sāk. Protams, jūs varat arī piešķirt kaut kādus citus parametrus, ja jūs tās sistēmas zinat, strādājat koda līmenī, piemēram, cik tā sistēma būs radoša, mazāk radoša, īsi, gari teksti, zīmēs, iekļauties, saīsināt un tā tālāk. To visu var tā kā darīt. Pildīties viņš arī var atbildēt? Jā, jūs varat pateikt, šodien taisnīgi skolā biju, tur bija runa par cilvēku mācīšanu, tik pieminēts teksts, tests konkrēts, es viņam saku, izlaiž cauri manām sarunām, attēlo grafiski, kā tas varētu rezultāts izskatīties priekš manis. Viņš smuki jums uzzīmē grafiku ar stabiņiem, mediānām, visām tā tā. Tas ir maksas versijā, bezmaksas versijā tas viss, protams, nav. Tālāk, ejot uz priekšu, jūs varat iet no otras puses, jūs varat viņam nepiešķirt lomu, jūs varat paprasīt, kādas tev ir zināšanas. Līdzīgi kā jūs prasat kādam cilvēkam, Maija, kādas tev ir zināšanas, tur astroloģijā, tagad uzskaiti. Ja? Tieši tāpat jūs varat darīt ar šiem te vēlējiem valodu modeļiem, pajautāt par astroloģiju, jūs varat pajautāt, kādas zināšanas, piemēram, tev ir karmiskajā astroloģijā, kādas tev ir vediskajā astroloģijā, jāstarp cik šīs sistēmas pārzina arī vedisko astroloģiju. Kādas tev zināšanas ir Hamburgas skolā un tā tālāk. Un tagad jūs esat pajautājuši, kādas viņam ir zināšanas, viņš jums ir izstāstījis, tad jūs sākat uzdot jautājumu, sakau viņam piešķirot lomu, piemēram, kā Hamburgas astrologs veids tādu interpretāciju. Un tā tālāk. Tas ir arī viens no svarīgākajiem punktiem, jo viena no idejām ir, piemēram, jūs varat pajautāt, kādi tev ir pieejami testi astroloģijā, kādi tev pieejami personības testi, kā tev personāla novērtēšanas testi un tā tālāk, viņš viņus jums pateiks, tad jūs viņus varat aizpildīt. Es, piemēram, aizpildīju 2 oficiālos depresijas testus, uzzināju, ka man ir mērena depresija. Tāpēc es jau līgai pavēlījos. Es savā depresijas ietekmē vakar nopirku moci, man tiesīgi nav. Bet tā. Es tam cik visu savus mašinas, es nopirku uz retrogrādu Merkūru, es pilnīgi uz to neiespringstu.
es domāju, būs labi. Tā, nākošais jautājums ir, ko var interpretēt ar lieliem valodu modeļiem? Tad šeit faktiski tā atbilde ir ļoti plaša. Viss ir atkarīgs no jūsu fantāzijas. Es vairāk dalos ar to pieredzi, kas man ir. Tātad pirmkārt, jūs varat interpretēt jebkādas natālās kartes pozīcijas un darīt to tekošā veidā, tad ne tikai saulītes zivīs, kas tas ir, bet dod arī pilnu sintaksi, kur tā saulīte atrodas, kāda viņa ir aspektos un tā tālāk. Jūs varat arī pateikt grādus un pateikt, vai viņš ņem vērā gradusoloģiju visā šajā stāstā. Jūs varat ņemt likt klāt aspektos ne tikai planētu, kura aspektē saulīti, bet jūs varat likt arī, kuras mājas pārvaldniece vai pārvaldnieks ir un tā tālāk. Tad, principā, jūs varat veidot ļoti, ļoti sarežģītas sintakses un viņas arī nointerpretēt. Sevišķi labi tas ir, ja ir liela sarežģīta karte, kur ir daudz aspekti, tā skaitā arī karmiskie, mazie aspekti un tā tālāk. Ar to es gribu pateikt, ka vairāk no galvas nekas nav jāmācās. Ir stulbi tās grāmatas tagad zīt galvā, ja jūs varat vienkārši paprasīt vai nu katru pozīciju atsevišķi, vai arī paprasīt visu šo te kopsavilkumu. Jūs varat arī interpretēt jebkurus kartes specifiskos punktus, piemēram, viduspunktus, ja jums ir interese par to un tā tālāk. Arī fiksētās zvaigznes šobrīd caur GTP vismaz var interpretēt un pie tam vēl interpretēt konkrētajā kontekstā, kurā jūs tajā brīdī strādājat un kas jums ir svarīgs. Jūs varat izvirzīt dažādas hipotēzes pārbaudīt, jūs varat pilnīgi brīvi interpretēt kādu prognožu tehniku, visas tradicionālās prognožu tehnikas, arī lunārus, profekcijas, viss, kas jums ir pieejams, ko jūs pat nosaukumu zinat, šobrīd to var nointerpretēt. Un, protams, jūs varat strādāt ar sinastrijām, jūs varat likt divas kartes kopā, interpretēt, novērtēt to visu, dabūt ārā gatavus secinājumus. Jūs varat strādāt arī ar kompozītu kartēm, ja jums tas interesē, kas ir atsevišķi tēma, veidot kaut kādas kolektīvās kartes. Tas viss šobrīd ir darāms, vienkārši jātais tas prāts vaļā un jāsāk rakstīt. Jo, kā mēs zinām, astrologi parasti uz kaut ko specializējās, man specializācija vairāk ir prognozes, citam tā ir natālā astroloģija, citam sinastrijas, un parasti tā cita puse pietrūkst. Bet ar šīm tehnikām, ja jūs mākat paprasīt, jūs varat iegūt tādu pilnu noklājienu pār visu šo tēmu. Tas, ko nevar darīt uzreiz, ir aprēķini. Lielie valodu modeļi šobrīd nenodrošina korektus kartes aprēķinus. Tātad to aizmirstiet, neprasiet viņam taisīt karti. Arī tad, ja viņš saka, ka viņš to var, viņš dara kļūdas, un es neesmu sapratis, kurā brīdī tā kļūda ir, kāpēc viņa rodās. Vienu reizi viņš uztais aprēķins pareizi, citā reizē viņš uztais aprēķins pareizi, bet pēkšņi izdomā velo sistēmu izmantot. Citā reizē uz tiem pašiem datiem viņš sadara vienkārši ziepes, tāpēc uz to jūs paļauties nevarat. Otrs ir, protams, jāsako līdz interpretācijai, līdzīgi kā cilvēks. Viņš var kaut kādās pozīcijās, interpretācijā nokļūdīties, un tad viņam jāsaka, hei, vai tiešām tas tā ir, apskaties vēl vienreiz to. Un faktiski šīs ir divas galvenās lietas. Trešā lieta ir tas, ko Simons bija minējis, ko viņš bija taisījis eksperimentu, ka lielais valodu modelis natālā veidā pieļauj Saules Merkūra opozīciju. Tur ir filozofisks moments apakšā, jo pat cik viņš neveic aprēķins, viņš nevar zināt, ka šāda pozīcija nevar eksistēt. Un tehniski ņemot vērā vispārējo aspektu kaut kādu teoriju no interpretācijas viedokļa, tad pozīcija varētu pastāvēt, mēs viņu varētu nointerpretēt. Un tas ir tāda lielo valodu modeļu nianse, pie kuras ir jāpiestrādā un jāpaskatās. Es tālāk iešu strauju slaidiem cauri, vai parādīt tās lietas, iedvesmot jūs, ko jūs varat ar ko sākt. Parasti mēs sākam, piemēram, ar stihiju analīzi. Tad tradicionāla lieta atveram kārti pirmā kursa līmenis, un te mums kaut kāds izkārtojums stihijās, un re, kur ir piemērs, kā šo te interpretāciju paprasīt viņam.
Šeit ir runa par pussfērām, tad pussfēras analīzes viņš arī pilnīgi brīvu veids, un tad jūs redzat, ka sākumā ir šī te loma astroks, tad ir konkrēta lieta, ko viņam vajag izanalizēt, nu, un tālāk jūs varētu likt tur stilus klāt un visu, ko jūs gribat. Nedaudz par personību, šeit ir arī piemēri, kā jūs varat ievadīt iekšā personības datus. Jūs redzat, tas teksts ir bijis tāds sarežģīts, bet tas ir būtībā tā kā astroks analizē, tikai vienkārši pavelciet līdz ar pirkstu sev paši, jūs sapratīsiet, ka jūs darat tieši tāpat. Un te ir ar sarkanu tā kā izceltas divas lietas, ka tā interpretācija ir jāveido plūstoša, savstarpēji saistīta, bez savstarpējām pretrunām. Tas ir veids, kā mēs sistēmai liekam tos visus elementus apvienot, jo parasti, ja jūs sāksiet interpretēt katru elementu atsevišķi, tur radīsies pretrunas. Nu, vienam tur ascendents saunā, saules zivīs, nu, tur pretrunīgi dati sanākums ārā, bet ja mēs to veidojam plūstoši, tad mēs tur varam kaut ko, kā sākam, izkasīt. Tālāk tur ir emocionālās iezīmes, viņš arī ir izcēls, tad jūs varat analizēt personas emocijas, un šeit parādās tas moments, ka jūs dodat kontekstu, jo mēnesi laulā jūs varat analizēt gan no konteksta attiecības ar bērniem, jūs varat konteksts būt, kas viņam garšo, kāda ir romantiskā puse un tā tālāk, nu, tad tas konteksts ir jāiedod, ja? Vai konteksti, kurus jūs gribat viņus izvirknēt ārā. Trešā lieta, kas ir apakšā, ir tekstiņš īsi un kodolīgi. Tad šādā veidā jūs definējat garumu. Iedošu piemērus, GDP prasu, vai man pirkt moci, beidzot pasaki man. Un pasaki to jā, nē kategorijās. Un viņš man pasaka jā, un es tajā brīdī pie savas sievietes. Viņa davai pamato, un es viņam davai pamato. Un viņš tur balstoties uz mūsu iepriekšējām sarunām, un viņš iedod garu pamatojumu. Tad parādījās viena cita dāma visā tajā stāstā, ko man vajadzēja tikai neskrolēt tik tālu, bet nu, pamatojums tātad tika iegūts ļoti precīzi. Vēl jūs varat skatīties, te ir šis te apraksti, kāda es esmu kā māte. Respektīvi, tas ir vēl viens konteksts, kurā jūs varat strādāt apraksti interpretāciju saistībā ar to, kāds es esmu kā tēvs vai kādi man tēva loma un tā tālāk. Jūs varat iet ļoti, ļoti dziļi. Iedošu vēl vienu hintu, jūs varat ievadīt iekšā kartes datus un paprasīt, kuram Junga arhetipam šī karta vislabāk atbilst. Un viņš arī to visu jums smuki izstāstīs. Tieši tāpatās jūs varat strādāt ar domāšanas veidiem, jebko, ko jūs fantāzija atļauj. Un te ir tāda piezīme, izvairies no vārda bērns. Šīm sistēmām nepatīk vārds bērns, sevišķi jūs tur prasat par bērnu domāšanu un tā tālāk, tur iet uzreiz emergent, ka tas nav labi, ka tur var būt kaut kāda vardarbība, tāpēc šeit mēs varam izmantot piemēru, kā komunicēt ar 6 gadus vecu personu. Ja jūs ieliksiet vārdu bērns personas vietā, sistēma var sākt nelabi lamāties. Nu, tas ir vēl viens hints, ko varētu darīt. Šeit ir arī hints, piemēram, par ko šī persona var gribēt rakstīt. Vēl viena lieta, es šīs sistēmas izmantoju ne tikai, lai noskaidrotu personību, bet vai noskaidrot, kā piebraukt personai, noskaidrot viņas stiprās puses, vājās puses, viņa automātiski to visu pasaka un arī dod hintus tātad, kā ar šo personu strādāt. Jā, es esmu drausmīgs manipulators, jo es šobrīd arī veidoju sistēmas, piemēram, kas tieslietās pieņem automātiskus spriedumus, kas no tieslietās, jā, tas unikāls projekts Eiropas līmenī ir. Es arī lasu šīs te tēmas, pagājušo nedēļu 2 personāla vadības konferencēs, kā profilēt cilvēks, kā noteikt, kurš darbinieks pirmos atvaist, jo viņi mazāk perspektīvi, ņemot vērā viņa ievads datus un tā tālāk. Jā. Ko es troksnis atceros, ko te jūs domājat? Jā, tieši tāpat jūs varat strādāt ar finansēm, ar otro mājas plašākajā kontekstā, piemēram, paprasīt, kāda ir finanšu riski šai personai, konkrēti lūgt viņus uzskaitīt. Tradicionāla lieta, ko astrologam jāspēj izdarīt, bieži vien mēs tur tikai raustamies to darīt, sevišķi tad, ja atnāk pie mums prasa, kāds investēt kripto vai nē, kas ir augsta riska, kāds investīcija objekts, bieži vien mēs negribam pieņemt to lēmumu.
Tad šeit ir veids, kā jūs varat to ļaut darīt mašīnai. Kas ir vēl interesanti, šī sistēma arī pazīst dažāda veida periodikas, kas ir astroloģijā, dažādus ciklus, tātad jūs varat strādāt arī ar cikliem, ja vēlaties. Komunikācija šeit ir viss tas pats, jūs varat prasīt, kā cilvēks komunicē, kā viņš mācās, ko viņš labāk mācās un tā tālāk, griezt visu to cauri, ideāls instruments bērnu vecākiem, vai uzreiz saprast, kādā skolā sūtīt, varat dot kaut kādas izvēles, pēc tam sistēmai paprasīt, kurš skola vislabāk atbilst šai te kartei pēc apraksta un tā tālāk. Viss tā tad ļoti labi strādā arī šajā līmenī. Mājokļu izvēle, tradicionālais jautājums, dzīvoklis vai māja, lauku vai pilsēta un tā tālāk. To visu sistēmu jums skaisti aprakstīs, bez maz pateiks, kurā stāvā dzīvot. Tie, kas strādā ar Feng Shui, bet es aizmirstu, kā to te. Vašu šastru varat paeksperimentēt, es domāju, ka tur tie visi dati iekšā, cik tā ir diezgan tradicionāla metode un attiecīgi vašu šastru var noelektronalizēt un varam atpūsties. Šeit ir arī pa vecumdienām sistēma ļoti labi visu aprakst, ja tas ir nepieciešams, kādas viņas jums būs, kādas ir iespējamās problēmas un tā tālāk. Pieskaroties šai tēmai, sistēmai nepatīk runāt par tēmu nāve un nāves gadi un šie te aprēķini, viņu tā ļoti, ļoti jālauž ir, tas varbūt nav šī semināra tēma. Bet man mīļā tēma romantika, bērni, hobiji, tad šeit arī sistēma ļoti labi visu apraksta, kādi būs bērni, kāds ir potenciālais skaits, ar kādu varbūtību un tā tālāk. Par dzimumu viņi baigi gudra nav. Hobiju izvēle tradicionālā lieta sistēma jums ieteiks hobijas, ņemot vērā jūsu dzimumu, vecumu, kaut kādas sākotnējās intereses, kontekstu un tā tālāk. Tas tradicionāls jautājums arī astrologam, izsakot, viss ļoti ātri atrisinās. Manipulatīvā lieta, jūs varat ievadīt iekšā, piemēram, sievietes karti, paņemt 5. māju, kas romantiskā māja, un paprasīt, ko man jādara, vai viņi mani iemīlētos, un sistēma balstoties uz astroloģiskajiem datiem pateiks vājās vietas un iedos ļoti, ļoti, ļoti konkrētas instrukcijas, tieši tā. Tur nebūs vispārīgas, viņas būs ļoti konkrētas. Veselība. Šeit jūs arī varat izvērsties visplašākajā veidā, sākot ar to vispārīgie apraksti, vājās vietas un tā tālāk, stiprās vietas, jūs varat prasīt konkrētas diētas, līdz pat līmenim, hei, atbilstoši manai kartei iedomā konkrētas receptes šeit nedēļai. Tad sistēma to visu izdarīs, un attiecīgi šeit arī mums vairāk astrologs nav vajadzīgs konceptā. Darbs, profesija. Ideāls risinājums sistēma jums uzskaitīs konkrētas profesijas, kas jums ir piemērots, jūs viņai mācēsiet paprasīt, pie tam vēl jūs to varat apvienot gan ar 2. māju, 6. māju, 6., 10., visas 3 mājas, ielikt tā iekšā citu kontekstu, ģeogrāfisko un tā tālāk, bet tas mans mērķis vienmēr ir dabūt konkrētu profesiju uzskaitību, tad šeit to ir iespējams ļoti viegli izdarīt, varat pēc tam mājās paeksperimentēt, salīdzināt, kas jums atbilst, kas jums neatbilst. Nopietnās attiecības, šeit arī jūs varat ļoti iedziļināties, ļoti dziļi iet iekšā, visu 7. māju, 5. māju kontekstā griezt, es vairāk tur uz 7. parasti akcentējos. Šis te piemērs, kāda tipa sievietes ir piemērots kartas īpašniekam, tā, ka viņš uzrakstīja, kādas sievietes man piemērots ir, es domāju, vatēm. Tad es vēl iegāju dziļāk, es prasīju, kādas rotaļas šai sievietei ir piemērotas. Tur arī aizgāja uzskaitījums ļoti garš, un pēc tam vēl es to validēju ar to sievieti, un viņa nebija pazīstams. Vispār var izpildīt, ko viņš piedāvā? Viennozīmīgi, jā. Tāpēc jūs varat attiecībās analizēt konkrētus riskus. Jau te nav runa par prognostiku, bet par vispārīgiem kaut kādiem riskiem arī. Varat iet ļoti dziļi iekšā niansēs, un attiecīgi to visu vilkt ārā. Kas ir svarīgi, sistēma arī pazīst Lilitu Hironu, un viņa ņem, ja vajag iekšā šo te visu interpretācijā un dara ļoti labi. Cik man ir laiks? Seksa transformācijā
Tur var izvirst līmenis ir tāds, ka jūs varat noteikt personai piemērotākās seksuālās pozas un sistēma to uzrakstīs. To darīs maksas versija pabrīdinot, ka hei, es to darīšu, bet tas varbūt ir bišķi neētiski. Līdz to, ja jūs zināt cits cilvēku kārti, jūs uzreiz varat ķerties vakarā pie lietas. Karjera, izaugsme, tas viss ir iekšā, ceļošana, uz kurieni ceļot, kāda tipa valstis labāk piemērotas, kāds klimats un tā tālāk, mākot paprasīt, to visu jūs varat izdarīt, tieši tāpēc kā 9. mājas studijām jūs visu to varat dabūt. Draugi, tēma tā pati, varbūt mazāk svarīga, bet varat prasīt, kāda būs draugu izvēle, slēptās lietas, kas jums, kā saka, pakausī dzīvo, tur sistēma arī ļoti labi to visu analizē. Jūs varat viņai piešķirt domu, tu esi astrologs, kurš specializējas tajā un tajā, pie tā vēl tev ir zināšanas, piemēram, kognitīvajā psihoterapijā, davai valkam visu drāņķi no manis ārā. Tad viņš to visu arī izdarīs. Kāds ir vēl jāņem vērā? Sinastriju analīze, te jums ir atstāti piemēri, 5 minūtes, bet tas, ko es eksperimentos nonācis, ir ok, viens var izanalizēt jebkuru sinastrijas pozīciju, var izanalizēt karti kopumā, un, piemēram, var paprasīt, hei, novērtē sadarību ar šo personu skalā no 0 līdz 10. Man ļoti patīk mērīt skaitļos šīs sadarības, viņš iedos jums vērtējumu un pamatojumu. Jūs varat ielikt iekšā 3 dāmas un paprasīt, ar kuru man būs, vai viņš iedod tabulā tās vērtības, un viņš visu to smuki iedos, aprakstīs arī iespējas un riskus ar katru no personām. Jā, seksuālā sadarība. Jūs varat sistēmai paprasīt pa guļam istabu, kuras jautājums un salikt 2 kartas kopā, viņi novērtēs seksuālo sadarību balstoties uz šiem te datiem, pie tā vēl ņemot vērā fantāzijas un visādas tādas lietas. Ir kaut kāda kustība, ir jāveic horizontāli vai vertikāli. Jā, tā. Ok, tas jums viss paliekās, to jūs visu varēsiet pētīt pēc tam. Prognožu tehnikas sistēma ļoti labi raksta prognozes. Diemžēl laiks ir ierobežos, bet šobrīd jūs ar vienu klikšķi varat uzrakstīt prognozi mēnesim, kas ir svarīgi, jūs viņu varat uzrakstīt konkrētajā kontekstā, tas ir attiecības vai vēl kaut kas, vai darbs un tā tālāk. Tad visas šīs tehnikas šobrīd ir pieejamas. Un būtībā vairs nav jādomā, kā ko rakstīt, jūs vienkārši ierakstat parametrus, kontekstu un strādājat. Jūs varat prasīt arī negatīvos un pozitīvos scenārijus prognozē, jo prognoze ir prognoze strādā ar noteikti varbūtību, tas ir tikai modelis. Varbūtībai šajā gadījumā var būt gan pozitīvās, gan negatīvās puses, un jūs varat prasīt novērtēt, kura varbūtība iestāsies ar lielāku iespējamību. Kas ir forši, jūs varat apvienot prognožu tehnikas. Jūs varat vienā pieprasījumā ielikt gan solāri, tranzītus, progresijas, direkcijas, iedot parametrus un viņam prasīt uztaisīt apvienotu prognozi, kur jūs dabūnat ārā kopsavilkumu. Nevis pa katru metodi, bet kā tas viss sintizējas, kas ir bieži vien lielākā problēma, un attiecīgi, tad jums ir gatava prognoze, kas apvieno visus šos elementus. Te ir piemērs ar 3 metodēm, bet jūs varat kaut vai 5 šobrīd sakabināt iekšā. Te ir pieminēti solāri, varat individuāli analizēt solārus, gan atsevišķi, gan liekot virsū uz natālās kartes, sistēma to visu perfekti dara. Tur problēma tā kā nav. Piemērus man nepaliek parādīt laika, un tad ir tas kopsavilkums, faktiski, kas ir veidojies arī no citām lekcijām un semināriem citās industrijās, tad šeit ir redzams, ka tas pilnībā astrologa laiku aizstās. Līdz to jums vienīgā iespēja šīs sistēmas izmantot vai arī palikties dinozauriem. Izvēle paliekas vienmēr aiz jums, jo studenti jaunie, kurus es apmācu, viņi pēc laika vecajiem astrologiem prasīs, tu to te izmanto kopilotu, un astrologs teiks, kas tas tāds, jā. Tad viņš ies droši vien pie tā astrologa, kas viņu izmanto. Tā ir realitāte. Lai saprast, cik tas nopietns arī taisa sistēmas, kur rezultātā atlaiž cilvēkus no darba, jo viņa darbu pēkšņi sāk darīt robotizētas sistēmas, kur pirms 2 gadiem vēl cilvēki teica, nē, tas nav konceptuāli iespējams. Ja? Un tāpēc šeit nav jēga pretoties. Pašam nobeigumam slides.
3 sistēmām ir uzdots jautājums, cik ilgā laikā astrogs tiks aizstāsts. Tad jūs redzat, jautājums ir visur vienāds. Tad te ir 10, 15 gadi, 15 gadi, 10 līdz 20 gadi. Tad šie te valodu modeļi paši pasaka, hei, mēs jūs aizstāsim. Paldies! Tas arī šodien viss!